Tūdaļ sekos reportāža no kāda sirsnīga pasākuma, kur ik viens varēja uzzināt, kā jūtas Patversmes iemītnieki, un arī uzzināt to, kā ik viens no mums viņiem var palīdzēt. Pavisam nesen februārī suņi, kaķi, dzīvnieku entuziasti un sabiedrības krējums pulcējās tirzniecības centrā Spice, kur dzīvnieku labdarības dienā notika suņu mielasts un Patversmes Ulubele laimīgo suņu parāde. Uz suņu tusiņu bija ieradusies arī Feiba, kura nu jau veselu gadu mitinās sirsnīgos saimnieku Ilzes un Kārļa mājās. Tikai es sajūtu no viņa mīlestību. Tāda bezgalīga mīlestība, ko vienkārši nevar, kā saka, viņu apmānīt, ja kaut kā savādāk. Ja ieskatoties viņa acīs, es pilnīgi kūstu. Ilzes sirds pirmajā reizē ieraugot sunīti veterinārijā klīnikā neizturēja. Un tā bija Feibas laimīgā diena. Bet tiem, kuri reiz domā iegādāties sev jaunu ģimenes draugu, Ilze un Kārlis iesaka. Suns nav spēļu mante, bet viņš ir ģimenes loceklis. Un viņiem ir jāmīl un jābaro un jāčubina un vispārējais. Tas nav tā, ka tu 2 reizes dienā izvedi suni un 2 reizes dienā viņu pabaro un ar to arī viss beidzās. Nē, viņš aizņem. Viņš vienkārši ir daļa no mūsu dzīves katru minūti, pilnīgi katru minūti. Ja ņem kucēnu, kā mēs viņu paņēmām, tad ir tā barošana ik pa 4 stundām, kā tev ir jābūt principā māmas vietā šim sunītim. Ar to ir jārēķinās ar šo raksturu, ka sunītim ir nodarīts pāri un viņam ir kaut kāda priekšvēsture, kur mēs nezinām, un mēs viņu varam iztaustīt tikai kopdzīves laikā, katru dienu skatoties kaut kādas tās īpatnības. Bet visā pārējā ziņā suns ir suns, 3 reizes dienā staigāt, barot, mīlēt, ķemmēt, veterinārā ārsta. Kā viss komplekts, kas ar suni ir jādara, ar to ir jārēķinās, ka tās ir ļoti lielas rūpes par dzīvnieku. Pirmkārt ir jārēķinās to, ka iespējams būs vairāk uzmanības vajadzīgs nekā kādam citam dzīvniekam. Tanī pašā laikā tā mīlestība, ko sunītis dāvās, būs daudz lielāka. Mums ģimenē viņš ienes tādu laimu un prieku. Viņš ir tik pateicīgs par to un tik ļoti mīl mūs par to, ka mēs viņu paņēmām. To vienkārši nevar aprakstīt ar vārdiem. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83. Maksa 1 lats.